Speckorespondents nezāļu jautājumos Jānis rādīs nākošo rubriku. Šeit peļastīšu lapsastes tiešām ir ļoti daudz. Rudenī lietots spēcīgs herbicīdu risinājums, un visur var redzēt, ka dīkst nezāle arī tagad pavasarī. Šogad ir pēdējais gads, kad varēsiet izlietot tādu efektīvu BASF piedāvātu herbicīdu risinājumu kā Pontos plus Flygt Forte. Šeit sējums izstās ļoti labs. Tas ir tīrs no nezālēm. Diemžēl ne visur Latvijā ir tik pozitīva situācija ar nezālēm. Tādēļ mūsu speckorespondents nezāļu jautājumos Jānis rādīs nākošo rubriku. Mēs rādām, lai tas vairāk neatkārtotos. Jā, paldies, kolēģi! Es atrodos Ziemassviešu laukā, kurā ir tiešām nopietnas problēmas ar viendīglepu nezālēm. Konkrēti šajā laukā tā ir peļastīšu lapsaste. Šeit peļastīšu lapsaste tiešām ir ļoti daudz. Es pat nezinu, vairāki simti augu uz kvadrātmetru būs gan. Šeit rudenī lietots spēcīgs herbicīdu risinājums, un vizuāli šķiet, ka problēma ir atrisināta. Bet paskatīsimies tuvāk, un visur var redzēt, ka dīkst nezāle arī tagad pavasarī. Tas tikai parāda, ka mēs nevaram cerēt ar vienu herbicīdu apstrādi rudenī, ka varēsim atrisināt visas problēmas situācijās, ka šis piesārņojums ir ļoti augsts. Noteikti šeit būs nepieciešama apstrāde arī pavasarī, un noteikti jāapbruņojas ar pacietību, un ļoti rūpīgi ir jāveic šīs nezāles ierobežošanas darbi vēl turpmākos vismaz 2, 3, 4 gadus. Nekādā gadījumā mēs nedrīkstam pieļaut, ka nezāle izaug, saražo sēklas un tādējādi atkal papildina nezāļu sēklu banku. Šīs nezāles, konkrēti peļastīšu lapsastes ierobežošanā, mēs nevaram paļauties tikai un vienīgi uz herbicīdiem. Mums jāizmanto visi pieejamie līdzekļi. Tā skaitā augu maiņa, augsnes apstrāde, kvalitīva sēklas materiāla izmantošana, rūpīga tehnikas tīrīšana, tīpaši graudu novākšanas kombaina. Un tikai šāda sistēmiska pieeja vairāku gadu garumā pacietīgi palīdzēs mums tikt galā ar šo problēmu nezāli. Lai izplānotu nezāļu ierobežošanas stratēģiju, mums ir precīzi jāzina, pret ko mēs cīnāmies. Un viendīglepu nezāles šādā attīstības stadijā atpazīt praktiski neiespējami. Tās labi atpazīt tajā brīdī, kad sezonā ir izveidojusies ziedkopa. Tāpēc jums var palīdzēt tikai ļoti rūpīga lauka apskate un piefiksēšana, kas, kāda nezāle, kurā lauka daļā ir. Jo šīs visas nezāles vairojas ar sēklām, un tur, kur tās aug, tur šīs sēklas tiek izsētas, un tās var plānot, ka nākošajā gadā jau arī būs, un attiecīgi arī plānot pasākumus, darbus, lai to ierobežotu. Un nobeigumā gribēju piebilst, ka šogad ir pēdējais gads, kad varēsiet izlietot tādu efektīvu BASF piedāvātu herbicīdu risinājumu kā Pontos plus Flygt Forte. Tas gan nepalīdzēs peļastīšu lapsastes problēmu gadījumā, bet būs efektīvs līdzeklis, lai ierobežotu rudismilgu, mauru skareni un daudz svarīgas divdīglepu nezāļu sugas. Māri, Uģi, dzirdat mani? Man viss! Paldies Jānim! Vairāk informācijas par nezālēm un to ierobežošanu meklējiet mūsu mājaslapā.